Lai klātienē iepazītos ar dienestu darbu reģionos, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs šodien 19. augustā apmeklēja valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu struktūru vienības Liepājā. Ministrs iepazinās ar pārvaldes darbu, noziedzības līmeni reģionā, ēku stāvokli un citām aktualitātēm. Izstāstīju pašiem valsts policijas darbiniekiem par tām pēdējām izmaiņām, kas mums ir notikušas no to 2 mēnešu laikā kopš iekšlietu ministrē. Pirmkārt, mēs esam ievērojami palielinājuši piemaksas par organizēto noziedzības apkarošanu, noziegumu atklāšanu, par konvojēšanu, par virkni darbību robežu sardzē. Es ceru, ka tas palīdzēs noturēt cilvēkus. No 1. augusta, otra lieta, no 1. augusta ir ieviests krietni elastīgāks darba laiks. Tas daudziem cilvēkiem vienkārši taupīs naudu un laiku, lai nokļūtu darba vietā un pēc tam savās mājās. Mēs esam sākuši risināt arī autotransporta jautājumu. Es domāju, ka novembrī būs daudzas jaunas automašīnas valsts policijai, robežu sardzē un tā tālāk. Un bez tam mēs esam ietaupījuši apmēram 300 000 un ceram, ka tas mums ļaus atpirkt vēl dažas no tām mašīnām, kas šobrīd ir līzinga lietošanā policijā. Šīs tēmas, ko tagad iekšlietu ministrs pienākumu izpildītājs Štokenberga kungs šodien pārnāja, viņas ir ļoti aktuāls. Tā skaitā šīs piemaksu sistēmas, lai viņas aizietu līdz cilvēkiem, kas reāli strādā, lai nebūtu tā, ka visiem iedod pa bišķiem, bet teorētiski ir ļoti daudz biroja darbinieku, varbūt kuram uz šo brīdi tā piemaksa nebūtu taisnīga, bet ir svarīgi izstrādāt tādu taisnīgu samaksas principu un vispārēji pakārtot jautājumu. 2 gadi, kopš ir izveidotas šīs reģiona pārvaldes, kopš notika šī lielā reforma valsts policijā. Kāda ir šī situācija, kādas ir šīs, savstarpējās attiecības, kas ir starp struktūru vienībām, kā darbinieki jūtās, kādi rezultāti, kā mēs varam runāt par rezultātiem tieši par policijā, tad noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu. Kad mēs varam, arī apspriedām šos rezultātus, kādi ir bijuši šim gadam, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad situācija ir stabila. Neskatoties uz nekomplektu, tad rezultāti nav pasliktinājušies. Tad nozīmē, ka kādam vairāk ir jāstrādā.